2015. gads, ņemot vērā visu futbola aktivitāti un tā dažotāžu, viņš ir kopā audzis. Protams, ka mēs visi saprotam, ka redzamākā tā piramīdas daļa ir mūsu nacionālās izlases spēle un ažiotāža ap to, bet tai pašā laikā ļoti labi ir sev pierādījusi arī Latvijas Futbola First League, un tam visam līdz ažiotāža nepārprotam arī aug ap jauniem futbolistiem. Mēs redzam, ka Latvijas futbolists caur šīm te spēlēm nevis, kā mēs iepriekš sakam, kad ir kaut kur atpalicis no pašiem stiprākajiem ārzemju futbolistiem, bet es uzskatu, ka mēs šobrīd spējam konkurēt. Ja tāda universāla formula nevar pateikt, cik svarīga ir uzvara šajā jaunatnes čempionātā, cik svarīga ir virslīgā uzvara, cik svarīga ir varbūt kaut kādā atsevišķā spēlē uzvara. Man pašam domājot mazam, ka es spēlēju varbūt kaut kāds atsevišķs spēles, atsevišķi momenti ir bijuši tādi, kas ir likuši vairāk aizdomāties nekā kaut kādu uzvaru čempionātā. Bet es ceru, ka šīs te uzvaras arī ir patīkams, viņi tās novērtē un viņas iemāca kaut ko. Galvenais, ko man negribās, lai pie šīm te uzvarām cilvēki apstātos, jo Latvija, tas ir forši, tas ir labi, bet Latvija tomēr ir tikai daļa no pasaules un jābūt, manuprāt, augstākiem mērķiem ir jābūt Baltijā labākiem, jābūt Eiropā labākiem, jābūt pasaulē labākiem, neapstāties pie tā, ka mēs esam labākie kaut kādā vecuma grupā Latvijā. Jāpiestrādā pie mūsu izlašu spēles modeļa. Un runājot ar Aleksandru Jevsejevu, mēs pārnājam, ka mums jāmēģina tomēr nedaudz pārvarēt šis outsider kaut kāds sindroms. Mums ir jāpāriet tā kā savā laikā, kad Džonsons treneris atnāca uz Latvijas izlasi, viņš iedeva spēlētājiem to uzvarētāju garšu tādu. Un mums arī jāsāk nevis spēles sākumā, man uzturēja, vienalga kāda komanda būtu, nevis uzreiz kā aiziet aizsardzībā un ļaut viņiem spēlēt mēsīgi, bet mēģināt uzspiest arī savu stilu. Un tas ir viens no tiem galvenajiem, kas ir, lai viņi apzināties, ka viņi var, un nepavēlties šodien, piemēram, Islandi, es domāju, ka mēs neko neesam sliktāki. Tikai vajadzīgs gribēšana, varēšana, uzdrīkstēšanās. Aicinu vēl joprojām visus tos, kam šodien mēs teicām paldies, paņemt un jau šeit pat uz vietas Radisonā aiziet un paspiest roku saviem treneriem par labu pavadīt sezonu kopā, padarīt darbu. Pēc tam mājās pateikt paldies mammai, tētim, vecvecākiem, varbūt kādam citam, kas ir rūpējies, vedis uz treniņiem un aizvedis līdz tam brīdim šodien, ka var sēdēt kā labākais. Un tikai tad pašā nobeigumā neaizmirst priecāties, dzīvot arī apkārtējiem un izvietot sociālos tīklos un meitenēm parādīt balvas, bet vispirms treneriem un vecākiem. Pats svarīgākā, protams, ir nekad nepadoties, jo tikai tā veidojās sportisti un tie, kas padodās, tiem es uzskatu nav ko darīt lielajā sportā. Un otrā lieta varētu būt tā, ka vienmēr būs kāds, kas tev, kā es teicu, elpo pakausī, jo, ja tu gribi būt labākais, tad vienmēr būs kāds aiz tevis, kas gribēs to tavu vietu ieņemt, un tas tā arī ir profesionālajā sportā, un to jāsadzīvo, un tas ir jāpieņem kā tāda patiesība, un jārēķinās ar to ir. Neviens to tavā vietā neizdarīs, tev tas ir pašam jāizdara, respektīvi, tu nevari sēdēt mājās vai iet izklaidēties un gaidīt, kad tas viss atnāks. Tas tā vienkārši neatnāk. Tas ir mērķtiecīgs darbs un visu laiku jāstrādā ar sevi un jāatsakās no daudzām lietām. Mīlēt futbolu no sirds, tas droši vien ir galvenais, darīt to no sirds visu, un lai tas nav tāds tā kā piespiedu kārtā viss, bet tiešām no sirds puiši, lai nāk uz laukumu un darbojās un attīstās. Un tā kā liela ietekme no vecākiem, viņiem vajadzētu cienīt un ieklausīties, protams, vecākos, pieņemt, uzklausīt treneri, tas ir ļoti svarīgi. Bet, galvenais ir, lai viņi neaizraujās ar citām lietām, varbūt kaut kādām, kas maisītu
mērķa sasniegšanai. Galvenais, lai neapstājas pie sasniegtā, bet turpina augt un sasniegt jaunas virsotnes.